Es ticu, ka tu domā par eksperimentu finālu. Noskaties šo video, un tas tev palīdzēs tam labāk sagatavoties, jo mēs pievērsīsim dažām svarīgām lietām uzmanību. Apskatīsim šodien video elektrodrošību un elektroenerģijas taupīšanu, paskatīsimies lietas, kas vada strāvu un kā šī strāva tiek vadīta, apskatīsim vienu elektrisko ķēdi un varbūt arī kādu eksperimentu. Citas lietas, kas varētu būt, paliek tavā paša ziņā. Vai ir pareizi lietot šādu elektrodrošinātāju? Kāpēc gan ne? Tiem ir drošības poga un tie arī nav saslieti ar stieplīti. Vai šajā pagarinātājā ir par daudz strāvas patērētāju? Nav par daudz, jo es redzu, ka strāvas patērētājs salīdzinoši neliela. Tumbiņas, dators, lielākais no tiem būtu gludeklis. Vai leduskapis ir novietots pareizi? Nē, leduskapis atrodas pa tuvu logam un pa tuvu sienai. Būs liekas siltuma patēriņa. Vai teikā vajag atstāt iespraust sienā, ja tā nevāra ūdeni? Padomājiet par to. Šeit ir slēgums, kurā ir 1, 2, 3 un 4 lampiņas, un ir 3, 4 slēdži. Un man ir jāsaprot, ar kuru slēdzi es varētu izslēgt pēc iespējas mazāk lampiņu, teiksim 2, varbūt pat 1. Visbiežāk tas slēdzis, kurš atrodas vistuvāk strāvas avotam, izslēdz lielāku skaitu lampiņu. Pamēģināsim. Šis atrodas vistuvāk. Bet nevienmēr tā varētu būt, kā parasti. Ja jums ir dots tāds piņķerīgs slēgums, tad es jums iesaku vispirms to mazliet izritināt, lai tas jums nav tādā lielā čupā. Šis slēdz tad izslēdza visas lampiņas, bet man, piemēram, vajag izslēgt tikai, tālākās 2 lampiņas. Tātad mēs skatāmies, ka šīs 2 lampiņas ir vis tālāk, tām vistuvākais slēdzis ir šeit, un kas notiks, ja es šo slēdzi pamēģināšu izslēgt? Man arī 2 lampiņas izslēdzās. Izskatās tomēr pēc baigā riska, un tāpēc mēs vēl varam darīt tā, ka izsekot līdzi, pa kuriem vadiem plūs strāva. Būtībā skatīties, kur ir savienot vadi. Šīs ķēdes sākumā vadi mums parāda, ka ir paralēlais slēgums ar 2 slēdžiem un tad tālāk 2 lampiņas, kas ir paralēlas pirmajām, savstarpēji viņas ir virknē. Ar kur slēdzi tās izslēdz, jūs jau redzējāt, ar to slēdzi mēs pārtraucam strāvas plūšanu šajā ķēdes posmā. Mēs pat varētu iedomāties, ka slēdžu vietā ir lampiņas, kuras izskrūvējot mums pārtrūks degt kāds posms. Bet kas notiek izslēdz šo slēdzi? Sekojam līdzi, kur šis slēdzis ir pievienots, tātad pie šīs lampiņas it kā un pie šīs lampiņas, bet āķis ir tur, ka šīs 2 lampiņas ir savienotas te ar vadu. Līdz ar to būtu loģiski, tas slēdzis nevienu lampiņu neizslēgt, un jūs redzat, ka man viņu izslēdzot arī, būtībā šis slēdzis liekas. Vēl mēs neesam pieskārušies šam slēdzim, un te mēs skatāmies. No šejienes vads aiziet pie tās lampiņas, kur atkal ir vistālākās lampiņas, un sanāk izslēdzam šo slēdzi, tad tiek atslēgts arī tās, vistālākās lampiņas. Plus iespējams vēl kāda lampiņa. Šajā situācijā mums ir ļoti vienkārši elektriskā ķēde, strāvas avots, lampiņa, un arī pārtraukumi. Ir gaismas sensors, ar kuru palīdzību mēs noteiksim, cik spoži spīd lampiņa, ja ķēdē tiek ieslēgti dažādi metāli un arī citrons. Pirmos ieslēgs šķērs, pieliek tam vadu gals, un tagad jāskatās, cik liels ir apgaismojums. Mums rāda 215 luksus. Tagad es ielikšu skrūvi, dzelzs skrūvi. Jūs varat to pamēģināt ar vadiem, kurus ātri var piekniept klāt. Tā lampiņa iedegās un gaismas stiprums ir aptuveni 208 luksi. Nākamais ir varš,
kas ir ļoti labs strāvas vadītājs, gan netik labs kā sudrabs. Ok, gaisa stiprums ir 229 luksi. Nākamais studijā mums ir svins, un sensors rāda, gaisma iedegās, sensors rāda 229 luksi, līdzīgi kā varam. Tagad paņemsim cinku, kas parādīs, cinks mums parāda pat 230 luksus. Interesanti. Teorētiski varam vajadzētu rādīt visvairāk, jo tas no šiem metāliem ir labākais strāvas vadītājs. Pamēģināsim vēlreiz. Ar varu. Varbūt es esmu kļūdījies. Un te jau plus mīnus 5 luks kļūda noteikti ir 235. Ok, tātad šie metāli visi, svins, varš, cinks, strāvu vada ļoti līdzīgi. Bet citrons? Citrons strāvu nevada. Bet varbūt nevadot tomēr rada? Lūk, kur mums ir citrons strāvas radītājs. Citronā iekšā ir šķīdums, būtībā pamatā arī citronskābe, un šo šķīdumu mēs šodien varētu saukt par elektrolītu. Tas ir šķidrums, kas satura elektriski lādētas daļiņas, tikai tad, ja ir iesprausts iekšā metāli. Un tagad iespraudīsim dažādus metālus, kas būs tā kā baterijas elektrodi. Tie elektrodi savā starpā nedrīkst saskarties, un tie metāli, tātad man šeit ir dažādas nagliņas, varš, tas pats, pat redzētais svins, cinks, lielāka dzelzs skrūve, un arī šķērs. Un šie metāli šajā citronskāvē būtībā lēnām izšķīst. Un šie metāli šķīstot citronā rada brīvos jonus, pozitīvi vai negatīvi lādēts. Cits metāls vairāk, cits mazāk, līdz ar to rodas potenciāla starpība, jeb spriegums. Jūs redzat, ka ir 0,97, 0,92, 0,4 volti. Jūs varat paši pamēģināt un pieslēgt, piemēram, pie šādiem diviem metāliem kādu diodi, un viņai vajadzētu pat iedegties.